mūziku un to sapulku kopā. Ko mēs zelta globus? Yeah. Nu, tas ir zelta globus. Jā, šodien dabūjam zelta globu. Esiet sveicināti. Mēs konkrēti, podkāsts bija vaļā dabūjam zelta globu. Esiet sveicināti vēlreiz. Mēs patās kādas 5 minūtes jau parunājām, labas lietas pastāstījām. Principā visu rēcīgāko izstāstījām. Visi rēcīgāko parunājām. Bet Mēs pamēģinām vēl tos sākuma joks, atceries? Sākam vēlreiz. Sveiciens visiem tiem, kas tagad pamodušies. Sveiciens visiem tiem, kas tagad iet gulēt. Daudz podkāstu klausās tieši iet gulēt. Jā, kā tu minēji, kad arī klausās podkāstu? Vai, ka tu sit kulakānu uzliec, lai mammai sienas nedziet. Bet citi cilvēki klausās podkāstu arī tad, kad viņi strādā. Un tāpēc sveiciens tiem, kas ir darba dunā tagad. O, te vots, what the fuck, pēdējais vots Latvijā. Laukā -12. Viņš ir nosēdies, ir ieziemojis. Ja viena diena būs savu telpu, tur viņš pieņems tik darbā. Jā, savu telpu. Tā būtu labi strauma tajā stilā, bet pēdējo odu ziemā. Viņam viss ķipa... Nāk visi zvetēt, jā. Jā. Kaitēkļu iznīcināt. Kad tu jāgadā lielā tādā dzīvokļu mājā. Un tu tas pats kaķis no flotes turpinājums. Viņš ķer tev tā kā skraida. Jo te, piemēram, šitādā mājā jau daudz dzīvokļu. Tu var vienā tev sāc just, ka tevi negaida, tad tu pat, kamēr atver durvis, tiec ārā. Es skatījos video tieši par to, cik kraukļi ir nenormāli gudri. Kraukļi ir nenormāli. Kreizī bija viens video, kurā krauklis, viņam ir rieksts, kas ir kaut kāds walnut, kuram liela čaula ir. Un viņš stāv uz vada virs gājēji pārējais, kad brauc mašīnas. Nomet riekstu, lai mašīna pārbrauc pāri. Tad, kad ir sarkans mašīnām, kad gājēji pārējie var iet pāri, viņš uzies uz gājēji pārējais, paņem riekstu, aizlido projām. Pēc tam tā kā atnes nākamo, nomet un tā kā turpin tā darīt. Kā var? Es pat to neiedomājos. Nē, es iedomātos, jā, es varu uzmest, bet tad jau tās mašīnas ir brauc, kā es varu tikšu. Un tas, ka viņš izdomāja, ka tieši uz gājēji pārējais jāmet ir. Un viņš nolido un stāv pie sarkanā un gaida, kad iedegsies zaļš un iedegās zaļš un viņš iet tālāk. Tas ir pilnīgi traks. Vajag tev redzēt, vai esi gudrāks par kraukli. Vai es gudrāks par kraukli, jā. Tu vari iedomāties, labi, ne tik tālu, bet tu būtu iedomājies attaisīt savām rokām vienkārši. Es neiedomājos uzkāpt kokā un mest zem mašīnām, un tad kāp lejā un taisīt. Es iedomājos... Viņš taisīšu visu, ko atsūta Omnivā. Bet esmu bijis līdzīgā situācijā, ka man nav kā viņas attaisīt vaļā. Vai, teiksim, pistācīgi, kas to tā kā tās dažas, kas to taisīt. Un tad, jā, es teiksim, galva, bet galva man nepalīdzēja. Bet es esmu, teiksim, sameklēju stikla pudeli, āliņu tā kā apakšu, kas nesšķīdīs un attais. Tā kā es arī esmu gudrs tādās, jā. Es māku attaisīt visu veidu, tā kā riekstus vai augļus. Es esmu, tā kā ir bijuši visādi viltīgi augļi. Es domāju, ka mēs varam uztaisīt kaut kādu eksperimentu, paskatīties, vai tu esi gudrāks par kraukli. Es zinu, ka es vēl forši... Ja kādam ir kāds gudrs krauklis, tad jūs varat iedot mums uz eksperimentu, lūdzu, atsūtiet kraukli. Es kaut kas dzirdēju, bija tāds, ka papagaļi toties ir vienīgie putni pasaulē, vienīgie vispār radījumi pasaulē, kurš ir pateikt, ej, dirst un aizlidot projām. Parādi, kurš vēl tā ir izdarīt. Viņš ir vienīgais, kas... Ja tāpēc, ka mēs varam pateikt, ej, dirst un aiziet projām. Jā, viņš var pacelties, pateikt, ja ko tādu un aizlidot projām. Viņš ir vienīgais, kas ir publiski veidā nobļauties nigger, un viņam neviens nebūs dusmīgs viņu. Viņš tād, viņš nav vainīgs. Bet arī maz bērni var pateikt, un viņš nesaprot. Skaties, cik liela un kādā krāsā. Oranžu bērni nevar teikt. Bet pa odiem, es kaut nesen atklāju, kāpēc man ik pa laikam es kuldīgā esmu, un pēkšņi viņi lido, bet tagad vienkārši kaut 2 odi lido, to laukā kaut -7, bet tikai odi jau kaut septembrī nomirst. Mēs kaut vienkārši ziemas vidos, es nākam kaut 2 odi lidinās, kā viņi izdzīvo. Bet es atklāju, ka viņi nevis izdzīvo, bet ka tev sienas malku iekarina, viņi pēc tās malkas piesaluši, un tad, ja ienesot tā malka, viņa atsilst, un tas sots pamostās, un atkal bija dzīvs, kad tā decembra vidū. Vienmēr, kā viņiem sēd, tad tu iegulēji. Pamosties, fuck, decembrs, ko es te tādu? Pamosties, nākos, what the fuck, kas ir bijis sniegs. Viņam cik dzīvo, kaut 2 mēnešus. Jā, viņam īsts laiks. Pasās teļi, ka tur vecgara šovu rāda, kaut what the fuck. Kad tādās redzēju? Nu, bija vienkārši sēžu, kad tu iPadās, skatās, man kaut kas košas, kas man kāvē bļodas kaklā, viņš tāds, es nezinu, kāpēc es nākot dzīvi. Bet iemēskiem beidīgi, ja visi čomi beigt, visi ģimeni, visi, ko tu pazini, visi beigt. Atver Facebook, neviens neraksta. Tas ir apmēram tā, ka tu būtu aizgājis dziļām iegām pamostos pēc atomkara, kad viss izlēn ārā tas pļā. Te nekā nav vairāk. Kas īstenībā stulbāk, labāk, pa visiem kopā nomiet. Tu nevēlas būt tā kā vienīgais ziemā ots. Jau gulēji, viņš šāds, jā, bet labi, ja tev jāizvēlas starp būt beigtam un būt dzīvam
sūdīgā situācijā, nu, tad labāk būtu dzīvot sūdīgā situācijā. Nu, nē, teiksim, mods, viņam tu nomērš pēc nedēļas tāpatās. Nu, jā, bet tu vismaz to nedēļu tu redzēsi, kāda ir ziema. Tavu čomu nav nevis, tavu ģimeni, tev viss beigts. Nu, vismaz redzēsi, kā izskatās. Tev ziema nozīmē, ka mums kaut -120. Bet viņi jau var tikt iekšā dzīvokļos, kaut kā tavā mājā dzīvot, viņš ir ieslēpjās, tā kā, ok, vai uztais tur sev. Viņam tā kā daudz vietas pietiek, viņš pa vienu dzīvokli var dzīvot. Viņam arī forši pa dzīvokli, jo, zin kā, tu traucēt var cilvēkiem gulēt. Tas jau tas viņam dzīves mērķis ir galvenais. Jā, tur ēdienas noteikti visu kaut kur var atrast. Esmu ēdienas. Un, jā, viņš arī var ēst kaut kādu. Nezinu. Viņa asins mums ir. Nē, pagaid, sievietes ēd tikai asins. Odu sieviete. Ja tev ko žots, tā ir sieviete. Loģiski. Tagad dzīvē. Kas tev izsūc pēdējo? Kas tev izsūc, ka tu jau visu esi atdevis? Un viņš sūc vēl. Nu, sievietes. Tieši tā. Bet čaļodas, nezinu, ko. Čaļodas sēž pie teļuka. Aliņu viņi sūc. Paiehaļi, bļaļ. Jā, nu tātad mēs jau iesākām iepriekšējā reizē runāt par to, ka mums ir zeltains globus. Zeltains gan. Globus iegūts pirmo reizi. Tas, man liekas, vaiprātīgi traki. Cik krūtī tas, es domāju, ir. Mums jau ir tādā ziņā. Daudz neko tas nemaina, bet tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti tajā filmā, es domāju, tas ir liels. Mēs vēl tad, kad ar Kugrānu mums bija tāds podcasts Pagako. Pagako. Mēs intervējām Zilbalodi, režisors tajā filmā. Un viņš iepriekšējās visas filmas taisīja viens pats, visu darīja, visas animācijas, visus tekstus rakstīja, mūziku rakstīja, un iepriekšējās filmas tā kā viens pats taisīja. Un viņš iemet AI, please make me a movie about cats animation. Un AI un šī bija pirmā reize, kur viņš sastrādājās cilvēku. Mēs toreiz intervējām viņu, viņš bija tāds parasts mazliet introverts fuiks, bija interesants saruna un tā tālāk. Un tad viņš izmēr arī pats kaut kādās intervijās stāstīja, ka šī filma mazliet ir par to, ka tā kā pirmo reizi viņš sastrādājās ar citiem, un viņš jutās kā tas kaķis, kuram ir jāsāk uzticēties svešiem un nesaprotamām radībām, kas ir citi cilvēki, ja viņš pieredz strādāt viens. Un pasies, tad, kad sadarbojies ar citiem, labas lietas notiek. Tad tā aina, ka tas kaķis pats savu suķelēja aiz mājas aizījot. Jā, vislāk. Tas nozīmē. Nu, padomā. Jūs atklājat, ko tu būtu, kas labs. Tu būtu Vembaņāma 12 gados intervējis. Jā, tieši tā. Mums tagad būs labs spēlētājs. Tā kā vienīgā intervija no tā laika. Tad jūs Zilbalodi. Jā. Interesants uzvārds, Zilbalods. Kāpēc nebija filma par baložiem? Kāpēc nebija heteroseksuāla balods uzvārds? Jautājums. Jā, un kas... Jā, tu biji kāds balods filmā? Nē. Es filmu par kokiem taisu, nav liepa neviena. Lūdzu, tu ieliec vienu balodu, ja tas mēs tagad vai sievaiti. Viņš jau ir tas kaķis. Varbūt ir kaut kāda, tur bija paslēpta kaut kur, jo varbūt nepamanīja. Mums bija viņam bija kaut kāda easter eggs. Nu, es domāju, tikai animācijās tik viegli ir ieslēpt tomēr easter eggs, kas ir daudz labāk nekā. Ja mēs taisītu animāciju filmu, tad būtu ļoti daudz easter eggs. Nē, mēs jau taisījām, mēs jau esam mēs jau esam kolēģi tādā ziņā. Mūsu kolēģi. Mēs abi tieši taisījām. Latvijas animācijas kultūras pārstāvi, tas ir mūsu grupa, viņš ir viens no mūsējiem, ticis tālāk. Tas paver Latvijas animācijai plašs iespējas un mūsu pagājušā gada top 3 Latvijas animācijas filmas. Šmiks un šmēks. Flows. Tad kaut kāda... Kas jums tur vēl bija? Es neatceros. Es pat vairs bija vēl kāda. Kā būtu angliski? Jazz and jizz. Jizz and jazz. Jizz and jazz. Jizz and jazz. Tie nākai 3 nekad Amerikā. Tas pisās un jazz klausījās. Bet nē, man prieks, ka es apieģēju, ka mēs esam kolēģi, ka mūsu kolēģi zinās tā kolēģi. Bija malacis. Jā, viņi teica, ka uzrunā gan jau paldies kolēģiem. Mums, principā. Paldies visai Latvijas animācijas filmu komunai. Tu jau tagad teici, neuztais viens cilvēks animācija. Mēs visi esam daļa no ģimenes lielās. Tā ir balva mums visiem. Kā jau Edgars teica, mēs dabūjām to balvu. Tā kā sākumā tas tieši tā arī bija. Jā, nu un tagad tikai jāgaida Oskars. Un tad jau Oskara balva arī varbūt būs. Es domāju, tas varētu būt labs vakars, kad tu aizies tādu lielu pasākumu, un tev Harrisons Fords pasniedz balvu. Jo tur šodien bija Rīta panorāmā sižets par to, protams, uztaisīts, un tur bija intervēti viņu gan Kažis vecāks tēvs, gan... Kas ir Kažis? Tas tur producents filmē. Domā Zilbaložu kungs? Nē, tas ir cits. Tas ir tā kā Zilbalods. Kažis? Nē. Ir vairāk cilvēku Latvijā. Tev vajag
Vai Latvijā vajag mazāk cilvēku? Vai mazāk cilvēks Latvijā daudz? Tā savulaik Staļina papas arī teica. Daudz laika ap tiem cilvēkiem. Jā, bet tad, kad Ginta, kas ir zilbalodis. Bija vēl viens tēvs. Ginta zilbalodis viens tas vecs, tā kā viņa tēvs teica, ka viņi kopā ir, viņam ir liels notikums vienmēr bijis skatīties Oscars vai Golden Globes, ka tas vienmēr līdzīgi kā TV Eirovīzija. Nu, ka tas tagad ir, un tad viņi visu nakti skatās, un tas ir tā kā, kad tu kā bērns esi skatījies. Un tagad tu ne tikai vari būt tur, bet tev ir tas brīdis, kad tu gaidi, kad izvelk ārā to aploksni, un kurš uzvarēs flow, un tev jānāk, un tev jāsāk. Viņš nezināja, ka viņš dabūs. Viņam nepasaka pirms tam. Viņš arī intervijās teica, ka viņam šis nelikās, ka viņš dabūs. Jo tā nominācija jau likās baigi daudz. Un tev Pixar films kaut kādiem 200 miljonu budžetiem. Jā, priekšā ir labāk, ka tu esi citādāks. Tas kā mīmis, bet ja cilvēkiem patīk. Viņš nav, actually man patīk, jā, bet kaut kāda no mazās Latvijas filmu, jūs tāpat valsts nezināt, man patīk šī filma. Tagad tev labāk iespēja vinēt nekā kaut kāds vidēji Pixar filmu. Pixar filmas pārsvarā uzvartē. Jo nav daudz. Tas bija pirmā neatkarīgā filma vai kaut kas tamlīdzīgs. Pirmā neatkarīgā Latvijas filma. Vispār Latvija nekad nav bijusi tā kā Zelta globusā vispār. Tā kā. Gan jau varbūt nominēts ir kādreiz bijis, bet uzvarēs šis nav nekad. Tā kā, jā, super, pasies Latviju var, skatāmies, un kad cilvēki, mums ir tādi, kas kaut ko apsēžās un izdara, un tā ir zaibis. Gaidām Flow 2, Return of the Cats. Jā, viņi laikam viņam tieši piedāvāja, ka viņi varētu taisīt jau nākamo daļu, bet viņi liekas jau pateica, ka viņi netaisīs jau. Tas tāds Hollywood aiziet, kā uzrādātājs. Tas tāds Hollywoods, viņam vajag uztaisīt, taisīs laiku tālāk. Jā, bet viņam vajag, es uztaisīšu vēl vienu, tu dabū daudzajā naudas. Viņi nebūs tik labi. Bet pēc tam tu visu mūžu taisīt, ko tu vēlēsi. Tu dabūtu kaut kāds daudzajā budžetu, ka tu uztaisīsi vienu tādu video filmu, un tad tu taisi 25, kādus tu vēlēsi. Viņam vajadzētu pieciest vienu Flow 2 uztaisīt. Nē, vienkārši lai viņš tālāk taisīs kaut kādas, ko viņš grib. Es domāju, ka viņš jau tām arī lielāks budžets un tā līdzīgi. Viņam nebūtu jājautā, ko domā, tu Bet kāpēc vēl liekas, ka viņš pēc otrās dabūs lielāks budžets nekā pēc šīs? Nē, viņš teikt, taisam Flow 2. Viņš teikt, man vajag vismaz 20 miljonus. Un tad, labi, vai iedod. Un tad viņam ir tā kā visu mūžu naudu, viņš jau taisīt, ko viņš vēlās. Viņam nekad nebūs tas, mums beigās vajadzēja Adidas reklāmu ielikt. Lai sanāktu uztaisīt līdz galam kaut kas tāds. Varbūt palikam pie tā, ka mēs taisam Šmiks un Šmeks 2. Šmiks un Šmeks 2. Mēs ceram, vai kopā. Mēs varam kopā taisīt. Šmiks un Šmeks flowing. Šmiks, Šmeks un Kaķis. Kā viņi minās un Kaķis skrēja līdzi. Un, ķipā, ka viņi tagad minās vēl spēt no plūdiem un tam līdzīgi. Kā tagad šis vīns? To seist, teiksim, tad. Nē. Es vienkārši... No? Normāli. Dzeramais vīns. Dzeramais vīns, jā. Nevis baudāmais vīns. Jā, vēl pēdējā laikā ļoti aktuāls diskusijas panesušās ir sociālos tīklos kopš Agnes Irbe, vai nezinu, Irbe katrā gadījumā filozofa, konservatīvā filozofa. Tā lesbieta, ja? Es nezinu, vai viņa ir lesbieta. Nav taču. Bet izteicās kontroversiāli, un tad viss feministe viņa bija, vai ne? Jā, viņa bija feministe. Sieviete, kas pateica, ka feminisms ir ļaunums, un ka sievietēm ir jādzemdē bērni. Tas mūsu ciltī ir svarīgi. Bet viņš tagad viņi to saka, bet tu jau pēdējos 5 gadus to pašu saka mūsu podkastā. Tagad tā ideja aizgājas populāri. Tu neesi vienīgais, kas tas ir. Jā, bet interesanti, ka tā Agnes Irbe ir kaut kāda miljonāra meita vai kā. Un tā, protams, ka viegli to visu runāt, ka tā nav baigi daudz jāstrādā. Tā nav nekas jādara. Ka tu vari visu dzīvi nodoties tādām ārkārtīgi svarīgām lietām kā sangrieķu vēsturi un filozofija. Es atvainojos, tās ir ļoti svarīgas lietas. Nē, protams, bez tā mūsu civilizācija varētu arī nepastāvēt. Nē, protams, bet viņas ir. Tas nemainīsies no tā, ka tu par viņām neinteresējies, nestudē un ka tu vari arī... Bet vajag jau kādus cilvēkus, kas par to dara. Bet, ir grāmatas, par to es redzēju. Bet viņam tā daudz, jo tas nav sievišķīgi strādāt. Ja sievišķīgi, ka tev tēci iedod naudu, tu palutini sevi. Nav visiem tāda iespēja, nav visiem bagāts. Jā, es to video, es pusminūti paklausījos. Viņi izties tādu Tad bailīgs sieviete. Jā, es negribētu tādu. Tad ar viņu palikt. Nepazīt neko. Jā, ar viņu padzert vīnu un parunāt varētu būt tāds. Es gribētu, bet lai viņi ir drošā attālumā, kurā stikla būrī. Viņi tev mentāli izdraž. Viņi tā, jo šodien tieši bija mazēja jauno pasu izņemt. Un viņi tā, kas būtu, ka pasu kantori. Parā pasu. Un es tādu, man nav līdz viens dokuments, vai kas man tā, kāds var nezināt. Viņi nekad tādu, tu labi čili, mēs to sakam, mēs to palīdzēsim. Tādu, ja to nav šis viens fails vai gasinājums, tad, ja tu nezini manu sistēmu, tad tev dirsē. Man bija pasi jāizņem, es biju pieteicis pa vienos.
Es beigās nopasos, man teica, Tas ir saistīts ar to pasu? kas... Tas, ka tu nopisies. Agnes Irbi? Es nesaprotu, ko es jūtu. Kāpēc taisīja pasu, un pēc tam tu nopisies? Ar ko tu nopisies? Ar ko? Nē, kas apst, man bija vienos, bet pohuļ, man bija, lagās aiziešu vienos un saņem šo dokumentu, tā kā fiks iedod un viss, es jau biju nobildēts un viss, man bija tikai jāizņem. Un es aizgāju, un tur bija, tev jāievada kods, ka tu nevis dzīviem rindā, bet jau kods. Un ja sākumā, kas aizgāja, viņi atsūta zēpastu un īziņu, un pēc tam viņi, mēs jums iedavām uz lapiņas, kas man stāv kādā jakā mājās. Vienkārši, viņi tādi pieskaras dzīviem rindā, vienkārši tev būs minūtes 20 jāpagaida. Tas ir maz cilvēki. Es aizgāju, un pirms man stāv viens fujaks, kaut kāds Filipīnēs vai aizmets. Viņš paņem numuriņu, viņš paņem vēl vienu, viņš kaut kādus 8 paņem. Tas what the fuck? Viņš pagriežās, izdala visai ģimenei pa vienu. Tas ir viens cilvēks. Un tas, pusotru stundu sēdē. Jackpots, ko dabūt pirms sevis gribi. Jā, un es apsēžos, man būs jāgaida vismaz kādu stundu, bet sēdēšu telefonā, nav šodien, es paskatos, man 4%. Es vienkārši ielieku telefonu kapatā, pasos pa logu laukā. Stundu pa logu skatos, līdz nopīgs mans numurs. Es vienkārši skatījos pa logu stundu. Varēja iet kaut kur zupu ēst. Bet man bail, tu nezini, cik ātri esi, mošķi nespēs. Jo tu nevari, jo tad ir labi, ka tu piesakies ar mobīlu aplikāciju tajā mobilajā rindā. Jo tad tu vismaz tev rāda, pēc 10 minūtēm, pēc 15 minūtēm, pēc 10 minūtēm, pēc 5 minūtēm, tad tu vari iet. Par šo tēmu runājot, Kārli, tu nesen gāji tehnisko apskatu automašīnai. Cik ilgi tas bija? Tajā gaimā bija, ja es aizgāju, es paņēmu numuru un es gaidu. Es apjēdzu, ka man nav tā tehniskā pasa līdzi, vai kaut kas tev obligāti vajadzīgs ir. Jā. Tehniskā pasa noderēt. Jā, es esmu, man viņa nav līdzi. Es esmu pohuļ, es pīsīšu mājās, un ja es būšu papis numuru. Es maucu mājās, pat, ja bija satiksme liela, es atmaucu kaut pusstundu vēlāk, un nekas nemainījās. Man bija jāgaida vēl kaut kāds 2 stundas. Es tajā gan paspēju uz epizodu atmaukt pāriest, un beigās man bija tāpatās 2 stundas. Bet ir tā rinda stāv, jo viņa nav tā, ka tu visi stāv stāvlaukumā, un tu parādās cipari, te visi stāv. Cik bija 2-3 stundas? Ar mašīnu. Kaut kā tā. Vai BMW vadītājiem ir atsevišķa loža, un tu vari ātrāk, ja? Jā, tā fiksāk. Okay, man tev pavēl iedot to, ko tu liec jūstāt. Tur saulītes mētāt, kamēr gaidi. Drošā vietā. Tu salauz kaut ko, tev salabos vai apskatīs un teiks, tu salauz šito. Salauz bumper, ka tu iepisies sienā. Tas man jau tā likās. Citrēnu vadītājiem tā nav. Kas jau apskatījājiet? Jā, šonadēļ. Es pirms mēneša tagad gāju apskat šo pēdējos uzzināju, ka neiet visi vienā datumā. Tas būtu crazy. Jā, man bija jāizlīdz, ka 1. novembrī bija kaut kas tāds. Tā ir smagi, tāpēc, ka daudz cilvēku mums visi Latvija iet vienā dienā. Bet beigās ne. Domāju, tie visi iet. Tas būtu crazy. Iedomājies, visas Latvijas mašīnas vienā dienā nostājas. Tāpat kā vidam. Nodokļu atmaksas un tad nokarās visas sistēmas uzreiz. Visi var dabūt, paņem brīvdienas, tā ir tehniskās apskats diena. Jā, tas būtu. Vajadzētu vispār likumā. Tehniskā, pirmais datums. Visi iet tehniskā apskats. Jo tāpēc, piemēram, kas man patīk vēlēšanās citās valstīs, Amerikā vai arī Eiropā daudzās valstīs, viņiem vēlēšanas vienmēr ir darbdienā. Un tad to darbdienu iedod brīvu. Nē, viņam neiedod Amerikā. Kā kurā štatā? Prezidenta vēlēšana, man šeit visbiežāk jāteiksim, tev līdz 8 jābalso. Latvijā vienmēr ir sestdienā. Vienmēr ir sestdienā. Un sestdienā cilvēkiem ir kaut kas jādara, viņi jau kaut kur aizbrauc. Tas ir labi, ja kādu sestdienā tu paspēji nobalsot. Bet, ja dzīvo Amerikā, tev līdz 8 jānobalso, tev līdz 7 darbs, tu daži nepaspēji. Vēlēšanas vajag darba dienā, ko iedot tieši tāpēc brīvu, vai ne? Jā, un tas, man liekas, būtu labākais, jo tev iedod, tev pēkšņi ir otrdiena brīva vai pirmdiena. Nē, labāk otrdienu brīvā, lai tu netaisi garās brīvdienas. Brīvs tas var aizbraukt ceļojumā. Piekdienu iedot brīvu, protams. Es pieprasu Latvijā tautas vēlētu saimu. Un es nenomierināšos, līdz mums nebūs Latvijā tautas vēlētu saimu. Tad tu esi apsveicis, tu vari nomierināties Liepiņu. Nē, tikai tagad būs tautas vēlētu. Kad mēs balsojam par partijām, un tās, ko mēs iebalsojam, tās saimā veido pēc tas tā ir tagad. Jā. Salūts. Viss kārtībā. Beidzot ir tas, kā mēs gribam. Vajag tik pateikt. Valstī viss kārtībā. Valstī viss kārtībā, jā. Tā kā jā, man liekas, ka mums vajag brīvdienu. Tagad jau nāk. Vajag vairāk brīvdienas. Nāk Rīgas domas vēlēšanas. Ir vēlēšana gads klāts. Es varu balsot viņās. Tu vari balsot. Jā, es esmu deklarējis. Vai tu tagad neaizdeklarējies savu tukumu novadu? Es vispār kaut kādā 2 dzīvokļus apkārt, kas dzīvoja kaut kādā. Tu vēl tā kā Valdemāra ielā, vai Matīs ielā? Kaut viens no tiem, jā.
Jā. Maks Bet es arī ļoti ilgi. Var vienā dzīvoklī deklarēties, cik grib, vai tikai dators paliek, kur tikai 6 cilvēki? Nē, tu lēkā, tu katru Bet tev jau nepārbaudi nekā. Tu vari, man Tu liekas, deklarēties, kur tu gribi? Saimā. Nu, vienīgais tev ies kaut kādas tā kā tavas izziņas Nu, bet super. uz to adresi. Jo tālāk, jo labāk. Krāslavā deklarēties. Nu, tad jau cilvēki, tev jau pietiekami zināms vārds. Tagad viņam saka, kurs boliņš, o tad man ir tā Tur kā. ir vairāk tādu. Jūs tādā veidā dabūjāt savus, man 4 dēlus, un es abas dabūju MRP bērnu dārzā. Es vienkārši deklarējos kaut kādā MRP, kaut kādā dzīvu žogu ielu 7. Es nezinu, kas tur ir. Viņi to neiet skatīties. Ir vēl kāds- Tik MRP bērnu dārzā. Ir vēl kāds Edgars Bāliņš Jā, Latvijā? vai vismaz 2. Vismaz 2. Man draugiem LV bija pievienots. O. Un mēs tā, kāds Ah, ir vienāds jā, tā vārds bija uzvārds. Es esmu čatojis ar Kārlu Liepiņu, kurš pārdeva kaut kādu kameras figņu. Un tad es rakstīju Kārlim Liepiņam un prasīju, hei, vai nevajag tā kā tur satiekamies, tur tā kā tā un tā. Un, Tev vajadzēja iedot man, es tev būtu paņēmis, un tev veids, bet mūs sauc vienādi, iedot 10% skidonu. Tas ir Man likme. par šito bija ideja, klausies. Ko vajag attaisīt? Vīnu. Ej, o! Hei, mums vajag attaisīt pašiem savu spermas banku. Jā, wow! Klausieties, jā. Un tur teikt, piemēram, ka kur tev var iegādāties kaut kādu slavenu cilvēku sēklu, piemēram, Justina Bieber vai nezinu, no vietējiem būtu Markus Rīvu, piemēram, kas. Un tad mēs paņemam bombžus, ne, kuriem oficiāli pārreģistrējam viņu vārdus, uzvārdus uz šiem te vārdiem. Un tad nebūs samalots, mēs visi neko neapkrāpjam. Un mēs bombžus spēram varam tirgot pa bargu naudu. Oh. Pat nevajag bankas, teikt, mums vajag tādu mazu narvesenu kioskiņu kaut kādu. Nu, plus ievākt bombu spērmu kļūst par tavu darbu. Tas nav būtu tikai- tavs- tas nav tas būtu tikai tavs. hobijs. Tas vienkārši var apvienot hobiju ar darbu. Es būtu marketing fujeks, bāliņš kaut ko. Tev būtu jāslauc. No, nē, es būtu Mēs jau pieteicām, es teicu pirmais. Nu, lūk. Diemžēl. Tad var dabūt tādu, visu kaut kādu Latvijas slavenību, kaut kādu sēklu. Bet tev par nevajag naudu. Nu jā. Vienkārši 10 litri par ziņu sēklu stāv. Jā, jā, tas pats tas Kristaps Porzīns, kas ir vienkārši tas bombas, kurš bļauj visu laiku uz ielām, zini? Tas vienīgais Latvijā, kas bļauj, kas paceļ balsi. Pa bombžiem runājot, es sēdu Latvijas labākajā restorānā Vīgante. Zinat, Vīgante? Šodien tu Viņi būs laimīgi, Nesen. šajā, kad kāda pārgāja no bombu tēmas pie viņiem. Bet tur es ēdu zupu, frikadeļu zupu 4 eiro, kaut kad pirms 3 dienām. Wow. Un tur visu laiku, es domāju, kas tad tā smirt pēc tā kā bombas būtu apmīzies. Es domāju, pēc tā smirda. Tas bombas apmīzies. Varbūt, ka tas tieši. Un es nāku visu laiku iekšā, un viņi visu laiku dzen ārā. Visi tie oficiāns un īpašnieki dzen ārā. Tikai ej prom, ko te dari. Es nāku ar visiem tiem maiziem. Ej prom. Un tad es noreķinos seju ārā. Tas bombas nāk apakaļ iekšā un ar 50 eiro rokās. Es pirmo reizi mūžā redzēju bombas ar 50 eiro rokās. Kur tu viņš dabūji? Tā kā ne tikai Latvija var, ne tikai Golden Globe ir mūsu sasniegums. Tas arī bombži var būt. Arī bombas var. Bet Un, ja iedomājies- bombas var, tad kāpēc tu nevari mīļais klausītājs? Bet iedomājieties, bombžiem kopumā tā vidēji nav baigi daudz naudas, ticamāk, apritē. Vidēji viņi nav pašturīgākie. Jā, un tad iedomājieties, ka bombas dabū 50 eiro banknotu. Kā viņš uz to skatās? Viņam tāds, šī ir mana biļete uz jebko, uz visu. Es varu tā kā tikt pie visu. Ja viņš bombas pieredz to, ka viņš dabū 3 eiro, tad viņš nopērk dvuļu, nopērk kaut kādu baltmaizi. Viņš noteikti labāk novērtē to piesnieku nekā vidējais cilvēks. Pat ja teiksim, viņam bija daudz naudas, viņš papis visu un nobuhājās. Un tev nekas nav. Tur viņš jau 50. Viņš nezinu, paņem 3 gramus zāles par to. Bet jā, viņam to savu, man nebija cik tagad man sanāk, gan maizīgi, gan šmīgi, gan 1 grams fentanilu. Man tā kā 2 dienas būs nice. Viņš novērtē. Tāpēc labāk iedot viņam kādu naudu. Viņš viņam piesniegs savu fuck. Jā, dodiet bombžiem vairāk naudas šogad. Dodiet šogad uztaisam akciju. Dodam bombžiem naudu. Visi katru reizi, kā ierodam, paskatāmies, kas notiks. Nē, mēs varētu uztaisīt, zin kā tādu. Iedot kredītkarti. Nevis Visu, dod- ko līdzi, ko viņš iegādājās. Iedot 50, ņem tev tā kā šī kredītkartē 100 eiro. Un tu skaties telefonā, ko viņš pērk. Esam akciju dod bombžiem, nevis dod 5, ne? Jā, tieši tā, dod bombas. Es pieķeršu. Tur tu vari, kur ir cilvēki saziedo. Nu, tā kā, piemēram, mums visi klausītāji kopumā saziedo. Katrs tur pa
1-2 eiro. Nu, mums kopā ar visiem klausītājiem, kas mums klausās, tur sanāk tā kā prāva naudas summa. Jā. Un tad mēs to naudas summu iedodam, piemēram, 1000 eiro, ja tiešām iedodam bombzim. Un tā esam viģiks no tā, esam tā kā... Skatāmies, kas notiek. Un kas notiek, jā, un tā kā iedod, piemēram, es vienu dienu gāju, un es nācu no veikala, un garām tur, kur ir tā pie Krišņām tā rinda ar zupas virtuvi. Un es biju sapircis pilnu maisu ar ēdienu, un es nāku, un skatos tie bombiši, skatās to man ēdienu, un tā nopēta to, ka tur kaut kāds baigās lietas ir. Un man likās tāds, jā, viņi nabadziņi, viņi jau gribētu šo maisu, un būtu rēcīgi viņiem iedot to maisu, ko jūs to sūti ēdīsiet, ņemiet, tur bija vistiņas un viss kaut kas tā tālāk. Un būtu interesanti redzēt, kādas būtu tās reakcijas, interesanti redzēt, ko viņi to darīs, bet ja mēs tiešām viņam iedot vienam bombam 1000 eiro, un tad viņam var, un tas tā ir ļoti labi ideja, ka mēs viņiem ļaujam, mēs viņus izsakojam, nesakam to, mēs viņus izsakojam. Bet tieši tā jau izrīk, kaut kāds, es kaut ko biju sen lasīt. Kaut kas tāds redzēts. Viņi iedod, man liekas, kaut kādā TV šovā vai kaut kas tāds, viņi iedod kaut kādiem 5 bomžiem, katram kaut 10 vai 5000, viņi tur izsakoja, ko viņi iegādājas. Un tā vienkārši pēc mēneša pusē bija vienkārši visā nauda beigusies. Viņi bija nodzert, tu vienkārši aizies bāri. Bet jau ir ļoti viegli, ja tu esi bombas, ja tu nebūs sākt, tu paņem 10,000 un buhāt gadu, tev tāds vienkārši. Ej, Fēniksam, man viss pienes. Es gribētu interesanti redzēt, cik daudziem kaut ko atsaka, ka viņi gribētu ņemt, piemēram, viesnīcas numuriņu vai... Bet jau tāpatās, ja viņi atsaka, viņam izdevīgi atteikt. Viņš atnāk fujaks ar kukaiņiem matos un acīs un sēmēm. Man ir 50 eiro naktī jūsu viesnīcā tās. Nē, tās. Bet es būtu samaksājis pīsam. Bet tāpatās mums būtu pēc tevis nahu jātiek viss tagad. Bet es katrā gadījumā ļoti gribētu redzēt, kas notiktu. Man tiešām interesētu. Es gribētu, lai visiem vienu bombas, kam iedodam vienu Patreon mēnešu to, ka mums sabalso. Fuj saziedo. Nē, lai ziedo atsevišķi. Nē, mums vajag tā naudu, lai ziedot jūs. Mums ir tomēr vairāk darbinieki bizē vaļā. Jā, mēs to varam pavasarī. Harijam Normundam jāmaksā algas, mums ir studija jāmaksā. Tā būtu tā ideja, bet nē, mums nav nekā teikt jāteikt. Pavasarī? Nē, mēs arī varam piemest. Pavasarī, kad vairs nav apkuras sezona, iedosim numurus, kur var nosūtīt katrs klausīties pa 1 eiro. Un tad mēs skatāmies tālāk. Jā, un tad tad mēs varētu tiešām uz kopīgo eksperimentu. Tas varētu būt labs. Un vienkārši redzēt, kas tālāk. Jo tur, man liekas, varētu būt laba arī laba mācība cilvēkiem. To, ka, kā nevajag tērēt naudu, kad tu dabū. Jo bieži vien cilvēki dabū pēkšņi randomā nodokļu atmaksā 500 eiro. Un viņiem liekas, šīs izmainīs manu dzīvi. Un beigās viņi pēc 2 nedēļām ir iztērējuši. Viņi liekas, es tagad varu atļauties to un to. Mēs ar to šo varam tādu mācību sniegt. Vai arī mēs varam izpildīt to ideju, ko tu vienmēr ieminies? Ka varam izmērīt, cik daudz piecīšus var dirsā sabāzt savu. Tā bija laba ideja. Tas ir otrs variants. Cik daudz monētas drīzāk jau ir 2 eiro monētas. Tā kā piecīšiem vēl tā, bet 2 eiro monētas, cik tā kā sagiet. Tagad es nācu uz... Un tad pieliksim mikrofonu, lai klausītos, kas tur notiek. Tagad es nācu uz pagājušo bīzi. Es tieši šo vīnu iegādājos vīnu veiklā. Man bija es vienkārši no mājas no atvilku spēju kaut kāds piecīšus, ja skaita naudu. Kas mums stāvēja kabatā. Es vienkārši spēju kaut vīnu, ja es iedodu piecīšu, ka taisos iet. Bet ja ņēmi tad, pagaidiet, ja šis nebūs. Es biju tagad nediešienu paņēmis, man bija kaut viens piecīs, kas saplīs uz pusēm. Es iedevu 2 īstas piecīšus un 1 puspiecītes, kas būtu 2,50 mētībā. Vienkārši izties, ka viņš mēģina skemotas. Viņš fiks iedevu 3 piecīšus pa vīnu, ej laukā, un tad viens nahuja puspiecītes. Es paņēmu ielu kaut kādā citā atvilknē, tas es nevešu tā. Ar šo arī skaisto stāstu mēs noslēdzam mūsu podkāsta pirmo pusi. Pirmā daļa beigusies. Pirmās daļas beigusies. Aplausi! Wow. Jā, uztaisīsim mazu pauzīti, iesim pauzē, un mēs jau būsim atpakaļ burtiski pēc sekundes. Un sekundi pagāja, mēs esam atpakaļ no epizodes. Atpakaļ no pauzes. Sveicināti atpakaļ. Vai jūs esat klausījušies? Iekomentēt, vai jūs zināt tādu podkāstu bijis vaļā? Jā, kas ir jūsu mīļākais podkāsts? Huņi pilnīgi. Otrajā daļā jūs sagaidat tādas tēmas kā incests. Tev bija inčīgs stāsts, bet es teicu pietāpāt šito incestu. Tas būs labais. Bet man ir labs stāsts, ko es dzirdēju mājas ballītē nesen jaungada. Tātad, es neatceros visu to garo stāstu, bet dienas beigās beidzās ar to, ka skolā kaut kādam fujekam es varu piedāvāt 5 lati. Lati tieši. Lati vai eiro, tas pat nav būs. Liela nav tajā laikā. Ja kaut kas tur bija, kad Džeki krāja, tas snus vai kas tur krāja pudelēs siekals.
Vienam džekam piedod 5 latus. Tas iekals. Jā. Kāds zēlēmā? Zēlēmā tabaka. Kaut kas spļāvjā. Pilni pudeli pievāks, tā kā plasmas pudeli ar tām harčām. Un viņam piedalās par 5 eiro. Pa 5 eiro, ka viņi izdara, jā. Cik daudz? Vienu glāzi? Pudeli. Cik 0,5 pudeli? Kaut vai no 5 vai līdz. Daudz Es tāpēc. nezinu. 2 litri. Un čoks esot izdzērs un pateicis, viegli nauda. Nes kā viņam iet tagad, protams, bet Jā. tas jāstar stāstīņš. Nē, kā idejas viņš jau tev, man liekas, nikotīns, viņš jau sēd, godas. Tā jau viņam slikti paliks, viņš izgājis no klases pēc tam. Nu, tas gan. Bet tu nemeķi par kaut kādu saindēdēs, bet, nu, tas ļoti pretīgi. Kaut citi cilvēks tā kā diezgan pazemo. Varam lūdzu parunāt. Man vienkārši ir tāda, man nav tāda laba duša, un Normans jau pirms tam... Es pa bomžu šmeku runāt, tas tev visam laba duša, ne? Ja mēs, ka viņš pieaugs, viņš būs beigās tas, normāls cilvēks. Un viņa dēls uzzina, ka viņa sēns pa 5 lati izdzer 0,5 spļāviens. Viegli nauda. Tāda Liepiņa, tu biji arī noskaties tagad tā populārā dokumentālā filma kaut kāda. Tā bija, man patīk, jā. Es vēl neesmu noskatījies, kā tu varētu iedot tādu... Kāpēc mums fonā skan kaut kāda 80 gadu, jā? Tas miljoni ielī. Jā, tas varētu būt miljoni. Nezinu viņus? Es zinu, viņi bija tie, kas noķēra par fake uzstāšanos. Par fonogrammu. Jā, ka bija jau, divi. Kurām? Tā 2 čalīši. Uzlies pie jauna. Mums nenoņems par to, ka mums skan kaut kāda kopierētā mūzika. Nevar tā darīt. Nu, viņam nav, viņam atņēma pašiem kopierēt, jo viņi izlagās, ka viņi kaut kā šā izcēlās tie fujaki. Man tie bija ļoti tumši. Viņa tā bija jauna tāda smuka čaļa, kas dziedāja, viņa bija tāda ļoti populāra. Te viņam nopisās fonogrammu vienreiz. Bet viņa beigās atklājas, ka tie nebija 2 fujaki, bija viens, tā kā viņa balss, kas dzied, bija viens rēsnas melnais fujaks, kas dzied, viņš nebija tik smuks, lai viņu laistu skatos. Vienkārši viņa dejoja, dziedāja pie fonogrammas, viņam vienā koncertā, kad sāk ļukot audio, un tu visi apiesi, jūs pie fonogrammas dziedat. Tas bija tajā laikā daudz nopietnāk. Tu viņu izjūgt tajā pašā dienā. Viņš YouTube video, ka viņš uzstājās, viņš sāka lagot, viņi noskrien no skatuves, un visi izjūgt tā grupu. Oh my God, jā. Viņam labs dziesmas ir. Jā, bet ja viņi sāk dziedāt īstajā balsī, tad visi saprast to, ka tas nav viņa balss. Ja viņi nemāk. Nu jā, jo... Vienkārši pustie bija kaut 80, vienkārši kaut visi tie mūzikā bija tā kā kokaīnas apasušies. Moši paņemam, viņi labi dejo, dzied, smuki, balss vidēji, ņemam šitos, un to grāsnot, izlēni, saliekam kopā un būs, viens votnakoji. Un tad viņi, davai, vācam. Bet mūsdienās jau noteikti tāpatās ir ļoti daudz dziesmu. Jā, grupa Olas, jūs domājat, viņi paši dzied? Dziesmu rakstītāji, kas saraksta dziesmu citiem, viņi paši Kaut kāds Maks Feldebergs no Vācijas, no Zviedrijas vai kas. Es zinu, kur domā, jā. Pus no top 100 dziesmām pagājušās 20 gadās. Viņi jau pāris ir, man liekas, 4 ticamāk songwriteri. Viņi gan jau kopā dzīvo visi. 80% Palestīnā okupējuši māju. Tad, oi, vei, nākamais, ko Sabrina Carpenter iedot. Oi, vei, izdomāsim šito, ka vajag dejot un gratīt. Bet jā, tev tā kā matemātiskas formulas, kaut kāda puļika izdomā, samaklopot vienu smuku cilvēku, mošku vēl viena smuka balss vai viena smuka balss, savieno kopā. Vienu vai vairāk smukas cilvēks? Un viss, jā. Tas jau tāpatās, kā mums tagad ir, kā atceries, ka mūsu visus... Kā mūsu savi kopā mums jau arī bija tie puļi, kas raksta visus tekstus epizodēm, kas visu scenāriju raksta. Mēs bijām reserved modeļi. Jā. Pirmos paņēma tam podkāstam, vai viegli būt. Pie mums pienāca jūras mīlēšana, tad vai jūs vēlaties kļūt bagāti un naudīgi? Jā, jums tikai jāiemācās teksts stundu garš katram. Vai tu vēlas 5 lati nopelnīt tos pļaušu mutē 20 minūtes? Un Jūras, kurš raksta viegli naudu. Jo Jūras, kurš raksta visus tekstus, viņu kamēr priekšā nevar rādīt. Kurš nerunā? Jā, pakaļ tam galda. Moši parādā viņu. Pagaid, nav, viņš sakākais. To mums vajag. Lai tu sēži jūras mīlēšanā nākamajā epizodē. Bet mēs tiekamies sestdienas sesijas. Jā. Tā gan ir, Es netikšu beigās. Netiks, jā? Nekas, mēs tavā vietā nāks kāds cits. Jā, mēs būsim sesijas palikuši kaut kāds 5 biļetes pēdējās. Jā, visticamāk jau vairs nav biļešu kopš, kurš tu dzird, bet jūs varat jau... Tā arī var gadīties, jā. Sāk izdomāt, ko mums tur runāt. Galā, ko mums darīt. Sūtiet tēmas, lai nav... Jā, atsūtiet, bet kur viņi lai viņi sūta? Uz Instagram? Sūtiet Bāliņam, Instagram, Edgars Bāliņš šeit Instagram. Nē, uz Bīza vaļā Instagram atsūtiet. Instagram vienkārši ieliec. Ja jums kāds interesants stāsts, ko jūs gribētu, lai mēs... šo epizodu storiju. Ja jums ir kāds interesants stāsts, ko jūs gribētu, lai mēs pastāstam cēsīs, tas būs jauko stāstu vakars, tāds ziemīgs būs kamīns degs. Mums būs epizodes tēma gadījumi, kad cilvēki
dzērumā iet mājās un sniega aizmiega. Tas ir specifiski. Bet, ja mēs dabūtu 4 tādus stāstus, mums jau Ziemas daudz stāsti. ka mēs jau nestāstītu 20 stāstus vienā, bet 4 labus stāstus dabūt par... Labi, Vienīgais, tad jau vairs ziema atkal nebūs. Būs jau... Būs. Jo janvārs skatās ziemu. Noīstināsim uz... Nē, bet būs- Kad es buhāju ziemā stāsti. Kad es buhāju ziemā, jā. Bārā būs kaut labi kādā. temats. Es ko satiku čomu, un ģipā, viņš jau es vēl paņēmu kaut kādu aliņu, es kādu laiku nelietoju, ka bija šī pauze pēc. Es saprotu, cik ilgi nelietošu. Kāds 2 mēnešus. Kaut kas notika, vai vienkārši viņš tos. Vienkārši. Kaut kas. Es vienkārši tagad buhāju, gāju mājās, un tagad es biju daudz iedzēris, tagad gāju blackout. Es tagad nogāzos sniegā, un tagad kupanās guļu. Jūtu, man tā šausmīgi nāk miegs, es tagad miega ciet, bet es aplies, ka es aizmirstu, ka tu biji nosals naktī. Es kad pēdējiem spēkiem tagad saņemos tos pieceļos un aizgāju mājās. Tas, es domāju, mums jāpaņem 2 mēnešu pauzi. Es nekad nav, man liekas, bijusi situācija, ka kāds cilvēks, kas tā kā, ko tu zini, kurš mēdz iedzert. Kā, ka vienā dienā viņš saka, es tagad nedzeru, ka kā, tur nav stāsts. Nav nekādas situācijas tādas, ka tā kā... Es tā izdomāju. Es vienu dienu biju bārā, es izdzēru 2 aliņus, es gāju mājās, pamodos, un jutos tāds bišķiņš sagurs no rīta, un domāju, nē, īstenībā nahuj tos alus, tā kā labāk dzeršu, negribu būt... Noskatījos vienu video. Bija šī svaigāka piecelties. Jā, vienmēr ir kaut kāds notikums, dažreiz spilgtāks, dažreiz mazāk spilgts, bet kāpēc beidz lietot alkoholu? Atnāc, ka šādais kāpot kaut kāds beigas 2 meitenes, ko nombrauc naktī. Es pamosos, nahuj, es braucu. Esmu, viss nahuj, asnīs, kaut kāds skuķus nombrauc. Es huizinu, kas tas. Mūsu nedēļa, līdz piekdienai, toči nedzeršu. Šonedēļ es paņemšu pauzi. Bet stāvu zīmēnieks, pēc mēneša tajos būšu apkārt. Jā, jo bailīgi jāatzīst, ka viena no bailīgākām sajūtām pasaulē ir tad, kad tu pamosties no rīta. Tu atceries kaut ko, un tad tu zini, ka ir kaut kāds 2 stundu loks, kura... Tev ir pēdējā policijā. Nav informācijas. Ka tu iedarbināji savu mašīnu. Un teici, pārē. Un tev varbūt tā pēdējā. Es zinu, vēzus. Es patās gribēju teikt, bet par to varētu tik labu filmu uztaisīt. Es sapratu, ka Hangover, jā. Tā kā 3 daļas, kas tā kā... Tur jau ir, labi, tur bija ne tieši par to, ka mašīna, bet par konceptu, ka tu filmu sākās ar to, kā tu pamosties. Es domāju, ka Spanišu, kā viņš sauc, ka bija tas no Game of Thrones filmas, ka viņš nogalināja netīšām mašīnu, ko cilvēks bija izdzēris dažu vīnglās, viņš bija cietumā. Viņam bija jāizdzīvot cietumā. Neskaties. Nē, to es neskaties. Tas Džeimijs, ka to vienu roku nozāja. Jā. Viņš bija galvenajā lomā. Viņš bija ģipa cietumā. Viņam bija nacis, tam jāpievienojās. Wow. Jā. Wow. Ja jums Tas, ka tu vienmēr gribējis. Ja jums būtu... Man jāizdzīvot cietumā. Zīvi hēl nākoja. Es saku, mums nav tas vienīgais nacis. Mēs vienkārši čilējam, spēlējam damarčaku. Nē, esmu āriešu bandā. Viss kārtē. Es vienkārši mēģinu savus 2 dienas pavadīt šeit. Ja jums būtu unlimited daudzums ar naudu, tikt piedāvāts, jūs varētu uztaisīt vienu filmu, jebkurā žanrā, jebkurā formā. Es jau taisu tagad. Vai tas gan? Jā. Kas būtu tā filma, ko jūs uztaisītu? Tu vari stāstīt. Es neatbildēšu. Es jau taisu. Viņiem ļoti maz budžets vajadzīgs. Tas man paveic. Bet, ja tev būtu jebkāds budžets, pieejams, uztaisīt mākslas filmu. To pašu filmu tikai man būtu ierunājis kaut kas ir Raimons Pauls. Bet kādu tev filmu, Kārli, varēs redzēt cilvēki? Gadiem 4 vai 5. 4 vai 5. Tas ir garais Jo tu ilgāk filmē, jo tu vieglāk, jo tu dabūt 1 stundu beigās. Ja tu filmē 1 gadu, tev vajag... Tas stāsts var ievērties daudz dažādi. Jo, ja tu filmē 5 gadus, tev ir, 20 filmēšanas. Tu vajag vienā filmēšanā dabūt 2,5 minūtes, kas nav daudz. Tu filmē 2,5 stundas, tev vajag 0,1% dabūt. Jā. Un tad tev būs beigās laba filma. Tā kā pēc gadiem 4, 5. Par ko tu, Edgar, taisīt filmu? Es nezinu, negaidīju tādu jautājumu. Par sevi no Jelgavas līdz Domai, vai ne? Jā. Jelgavas līdz Rīgai. No Jelgavas līdz Rīgai. Mans Edgars Bāliņš. Iekāp vilcienā. Kopā ar Vivi. Tā kā sadarbībā ar Vivi. Un tad tā kā viss tas brauciens ir tavs dzīves stāsts. Īstenībā visi filmi ir tas, pa logu un domāju, tā, ozolnieki. Nākamā pietura. Dalba. Jā, un tad kā tā filma sākās ar to, kā tu iekāp vilcienā Jelgavā, un tu sāc braukt. Un tad tā kā pusceļš ir olaini, un te sākās viss pa īstam. Un brauciena laikā notiek visādi notikumi, un tas sanāks atmiņām kopā. Saldējums pa 20 centimiem. Un tu uzreiz tāds burbulis un atceries saldējumu bērnību. Tā kā tur Jelgavā saldējumi. Tā kā Slumdog Millionaire, kad viņi ietauc ar tiem jautājumiem, tāpat arī caur autobusu, caur vilcienu pieturām atceries kaut kādu ceļu. Es domāju, ārkārtīgi interesants stāsts būtu. Nenormāli. Un tev vajag savā filmā, ka visu, ko jebkāda latviešu slavenība, ko intervē, un viņi vienmēr stāsta,
kad sākumā viss teica, nevajag padodies. Tev nekad nesnāks. Kas tā saka? Ja man kāds čoms, es iešu pamēģināt, es izlaidu dziesmas, nice, lai veicās. Jā, neviens tā nesaka. Tev nekad nesanāks dāvtās. Man tā kā pohuj, lai tev veicās, es baigi neko no tās tēmas nezinu, es tev atbalstu. Viņi teica, tu esi nojūties, ja tu liekas, ka tu vadīsi korporatīvo pasākumu. Un tagad es vādu tāds. Jā. Bet jā, un tad filma varētu beigties ar to, ka tu pienāc Rīgas centrālajā stacijā, tu izkāp ārā, tu izēji centrāla tirgu, un tur bombas tev rāda pimpi, un tu tā, hey, I made it, šī ir paradīze. Es gribat bildi redzēt, kur bombas rāda pimpi. Es iztikšu. Iztiksi? Jā. Tā. Es gan, man ir. Tev jāuzmini, kurš tas ir bombas. Tas ir Liepāja. Liepāja. Tavs minējums Liepāja, ja? Tā nav Jorfona. Es nezinu. Nē, tā ir Ventspils, man liekas. Tā ir Ventspils. Fuck, Tev pēc jauna spēle telefonos. Bombas rāda pimpa, kāda pilsēta. Jā. Bomži. Šis ir tas, kā mēs kļūsim miljonāri. Tā kā nevis geogesers, bet bomžgesers. Gaidamais šito ideju, Uģis Joksts vada. Kas tev tur jāvada tieši? Viņš jau paskaties nākamā bildi. Izskaties, kā tu, Aldi, šos neizskatās. Jā. Mīni. Te ir īstais brīdis pieminēt mūsu sponsorus, ūdens tāds un tāds. Tagad GeoGuessr, ja tu pasaka Ventspils, tev tagad bija šī punkti, tu pasaka Jomas iela, blaks Jomas ielai. Tev tā kā daudz punkti. Jā. Tagad inčīgāk GeoGuessr. To tu jau arī var kā šovu uztaisīt. Ja tev uzmini bomžu vārdu, arī punkti. Un ko viņš dzērs ir? Ko viņš nav dzērs? Viņš tev pateikt. Bet tev viņi atsūtīja tev? Ūdeni. Tev ir 122 neizlasītas īziņas. Bet kas notiek? Izziņās nāk tikai spams šobrīd. Spams nāk, jā, rekur. Man nav 122. Pērc, tu samaksāji par mobilī. Tev jāaiziet apskat. Tas nav spams. GO3 atgādinām, ka neesam saņēmuši apmaksāt reizi. GO3 cienījamies klienti, informējam, ka vēl projām neesam saņēmuši. Bet to maksā par teikt? Piekdienu, vai ne? Jā. Jūs iesākat kādu laiku apakaļ teikt, ko skatīties caur tavu kontu, un tad tev bija beidzās, un es nezināju, kā tā sezona beigsies. Tu esi atjaunojis savu teikt tagad? Vēl nē. Tagad ir... Ja man atnāca tāda īzina, tad vēl nē. Es vairs neesmu zem tevs, bet es kāds 2 gadus skatījos zem tevs. Tas bija nice. Tie bija labi laiki. Un pusi, tā kā, ja man kāds teica, man nav teicis, tas ņem manējo teitu un iedod tavu e-pastu un pažau. Bet to nemet tik pa laikam, kad filmas, kad es to nemet laukā. Man meti kaut kad laukā, kad es jau tikai sportu skatījos. Jā, tev pa laikam izmet, vai jau kāds cits ielogojās. Tāpēc, ka man liekas, bija kaut kādi 5 cilvēki, kas izmantoja tev kontu. Tā kā man bija te 5 tev un kontu. Es pateicu 10 kaut kādiem. Super, paldies. Man bija 50, ka Kungrēnam bija Silam kaut kam. Jā. Ķilpis kaut kādu brīdi izmantoja. Jā, visi pa laikam tā, Edgar, kas ar to tev kontu notika? Tu pārālu nomainīji. Bet tad, kad es gan vienmēr darīju tā, ka tad, ja es skatījos, man izmet ārā, tad es sapratu, ka šis ir aizņemts. Es logojos atpakaļ. Mr. Baliņš ar Gmail login again, pohuidot Chelsea. Tad turpin cīnīties un tad izmet to. Un tad Edgars laik nāk atpakaļ un visiem turpin kapāties, kurš ilgāk noturēs. Kuram pirmajam apniks. Jā, kuram pirmajam apniks. Kurš aizies uz strīmiem ātri. Bet nē, es tad nopirku vienkārši savi, lai man ir. Es abēgās dabūju kaut kādu. Arī dabūju no kaut kā. Es dabūju no kaut citu. Es dabūju labāk avotu. Jā. Bijām, cik mums 45 minūtes kopā? Jā, stunda pusi jau kaut kā. Mums jau bija sākumā papisās. Jā. Pirmās 10 minūtes. Man liekas, tolotēsies, atvainojos. Aizies to, uztaisam vēl otrā pauze. Otrā pauze? Nopietni, mazā pauze. Mazā pauzīt. Es tikai nesauku, ja kāds teikt, es vismaz doktors Feibeks, tas ja tagad nejauties, speciāls ārstu doktors. Jā. Ja kāds jautā, ko īsmā tagad doktori iepīsnās? Turpinam. Tā tad ir sagaidīts 2025. gads. Pareizi. Kas tev būtu domājis, ka tik tālu? Tas, kas ir tīpaši tu nāk, cik jau gadi? 79 tagad paldies. Tas, kas man likās kreizī, bija jaungadā, ka tieši 10 kaut kādu, pusstundu pirms pusnakts sāk snikt. Un es tā kā visu laiku atceries? Bija... Tev taisnība, jā. Jūs izgāja laukā bez 10-12, lai nostājos uguņošanu netā no mājām.
Mums bija pirmais sniegs pa visu gadu, kas bija. Labi, ja neskaidrot pagājušajā janvārī, bet ģipā, es nekad nebiju sniega ilgāk kaut kāds -10 redzējis. Un nekad nebija sniegis. Es vienkārši izjēlu laukā tieši sniegu pēdējās 10 minūtēs. Jā, mēs bijām tur vidzemē, bet arī bija tieši tāpatās. Vienkārši kad pusstundu un iznāca ārā, viss kupinās, viss sasniedz. Un galvenais, pēc tam tu par nakts paiet, tu pamosties no rīta un viss zaļš ārā un slapš, tāpēc, ka vienkārši sācis sniegt. Tas bija tāds uz maģisku, uz tieši uz pusnakti. Tas man likās diezgan krūti. Tā, katru gadu negadās. Tev likās maģisks moments? Maģiski. Tu redzēsi, kā pasakā, kas snieg zem kokiem. Kā fairytale. Tu vēlējies zem tos liels sēnes sēdēt jūnija dienā, tas bija vēlas čilot. Vai jūs liels sēnes? What? Es labāk, man patīk ēnās. Zem sēnēm tev patīk sēdēt, jā? Man zem sēnēm daudz labāk patīk. Tāpēc, ka uz sēnes tev laikā saules spiež virsū, un tu tā kā cepies. Es neesmu liels sauļošanās fans, drīzāk pasēdēt ēniņā zem. Ir forši. Tas bija labs pick-up lines, ka mēs gājām tusētos. Nāks man sēnes sēdēt. Es tam vienmēr teicu visiem džekiem, jā. Tu nāks uz man sēnes sēdēt. Nāc uz man sēnes sēdēt. Nu, bļāj, to es nāku bezbailīgs. Es nāku šeri. Un tā tev gāja. Tā bija, jā. Tā Bāliņš savā filmā iznāk ārā no... Jā. Iznāk no... Tas kā sēnes pēc lietas. Filmas beigas, viņš iznāk no centrālās stacijas, iznāk tā kā origotajā laukumā, un viņš tā, kurš grib sēdēt uz manas sēnes? Un bombas Visi bomži tā, uzreiz šurp. Un ar to tā kā tādi suņi, kurus sauc ēst, tā visi uzreiz skrien. Un tad tu nezini, kas ar Edgars tajā Rīgā notika, un tad viņi gaida otro daļu, kā būs. Tev būtu ziņās labs... Kad tu esi izvarots dzīvo. Pirmais kādreiz filmai, kad ģibā tavs sēnes izšauja ejākulu, un jūs kā nodaudzties spermatozīti, tā kā lido pie olšanas. Un tu esi kā kaut kāds 5. vai kaut kas. Tu neesi vadībā izskatās, ka zaudēs. Un pēkšņi, Džeki, un tu pasako savu joku. Un tie citi blakus, tie mazie spermatozīti, viņi sāk ķiķināt un atpaliek, un tu vinnē, apaugļo piezīmes, tad tev sākās tavu dzīvi no tās. Tavs pirmais joks bija, lai tu dabūt dzīvību vispār. Pirmie 3 bija porziņģis, un vēl 2. Super muskuļaini, inteliģenti, dakteri. Jā. Tad Bāliņš bagāti kaut kādi, ne, un tad es uzvaru. Pasād Džeki, viņš savu ascā mutē iebāz visu. Fiks apsēko. Tā lošana tāda. Baļāģi, es sanāku, ja aizskatījos. Un visi tie uzsāc. Bet iedomājies, cik lielam ego ir jābūt, lai pašam par sevi uztaisītu triloģiju. Tas tā kā zemes triloģijas. Nevis vienu filmu, bet tu tā kā izdošu, mana bērnība jau ir kā filma. Atceros to filmu, kad Mr. Bean bija Eiropā kaut kur? Jā, kad Fakučs rādījās. Nē, citu vēlāk filmu, ka viņš ceļoja Eiropā, bet viņa nebija, man liekas, Mr. Beans nosaukums. Mr. Beast. Bet kad bija kaut kas, jo laikam bija Business Beans pa Eiropu, un kur bija tiešām, ka bija kaut kas arī Golden Globes Award, kaut kas līdzīgs, un tur Fujiks rādīja filmu par sevi. Tieši. Bija tur tā lieta. Tas bija Latvijas Kārlis. Nācēs man jauno filmu Kārlis Liepiņš. Pirmā no 7 daļām. Jā. Un tu ļoti detalizēti. Un vēl voiceovers. Tad es tikai sapratu, ka es esmu gudrs. Es ik laikam tagad noklausos, teiksim, tagad noklausos, ka bija pie kaimiņa podkāstā. Gačo vai Gvido, kurš no viens. Gvido noteikti, jā. Noteikti Gvido. Man liekas, Gačo. Varētu būt, ka drīzāk Gačo, jā. Gačo. Jā, bija Gačo. Pie kaimiņu, ne? Jā. Reperis, vai ne? Jā. Es noklausīju kaut Latvijas slavnīķu, es viņu baigi nepazīstu, es paklausīšos. Reperis Gvido sen nav dzirdēts, viņam var tagrinā dēļ bija tāds spēcīgāk. Un es bieži viņš klausies, viņš pasakot lietos, ka viņš jau jā, bija koncerts, un bija kaut 25,000. Nu, cik es zinu? Vienīgais Latvijā, kā tā bija tas. Kāpēc visiem vienkārši vajag kaut ko fleksot? Jā. Viņš mīl, vienkārši mašīnas labs, tās inčīgas cilvēks, varbūt iespējams, ka prāta vētrē bija vairāk. Es neesmu drošs. Viņš bija vienīgais, kam vismaz bija. Pareizi, viņš teica, ka viņš ir vienīgais Meža parkā estrādē izpār koncertu. Tā nevar. Lai viņš domājas, gan jau vienīgais reperis vai vienīgais solo. Viņš kā, jā, pareizi. Viņš ir vienīgais no Kuldīgas, kas ir Palādījumā 92. gadā dzimušais. Tas tikai amerikāņu statistika NBA. Jā. Vienīgais, kam ir 16,2 punkti un 6,2 stila vidēji 2 mēnešos tāds. Okay. Tā neskatās. Es vienīgais, kurš esmu uztaisījis koncertu Meža parkā, un man bija 10 LED gaismas un 13 un tā tumbas, bija trešdiena. Un varēja nopirkt gan viski, gan alu. Jā. Jo tā kā, var teikt, jā, nav solo artists. Es jau biju tikai solo artists, jā, bet tev bija grupas skatos. Es nezinu, kā. Mēs jau nebijām solo podkāsts, mums bija palīgi.
Bet, nu, labi, mēs varētu teikt, ka, kā, kas bija palādījumā, ir lielākais podkāstu notikums Latvijā, kas jebkad bijis. Ir. Nu, un visticamāk, mēs varētu to argumentu noturēt diezgan strong, bet es domāju, ka tas nav svarīgi. Mēs esam likti 48 stundās lielākais apmeklētājs skaits uz podkāstu šovu. Wow. Nē, varētu vienīgi ielikt, ka nezinu. Ļoti specifiski. Bet, piemēram, bija Zaļa rozā, vai kā sauc, Zila rozā saucās podkāsts. Zila rozā. Viņiem bija live podkāstu ieraksts Pozitīvusā, kad tas notika Lucavas salā. Un tad tu teorētiski var teikt, ka viņiem bija tur 10,000 klausītāji uz live. Nu, tas ir daudz lielāks podkāstu notikums nekā. Bet neviens cilvēks nepirka biļetes, lai iet uz viņa pasākumu. Tā jau tu arī var teikt, ka tu Pozitīvusā, ka tu dziedāji pie tur, kur tirgo alu, ka tu nodziedāji jau man viegli prāt, ka tā kā es uzstājos, tad man bija 35,000 autori. Nē, tāds skatās. Teorētiski. Es jau vakar... Nē, labi, mums ir visa Latvija autori, jo visa Latvija ir internetā, un mēs liekam mūsu raidījumu internetā. Visa pasaule, es teiktu, ja visa pasaule ir internetā. Bet pa Zilu rozā man tieši vakar izmet kā video, ka Make-up Evelīna beidzot no Amerikas izmet. Viņa atsūtīja uz Latviju atpakaļ. Viņa atmet atpakaļ? Nu, viņa bija ielikusi video, Jūs redzējāt, kā viņa brauc uz? Viņa ielika video, neviens nerunā par to, cik grūti nokļūt no šī uz šī, kad tu ieliskot no šī, ieliskot video. Viņa cik grūti nokļūt no šī. Viņa ielika, ka Ņujorkā balējās uz šo, ka viņa Latvijā. Viņa filmē Latvijā tādu vidēju dienu, tādu smuku ielu. Cik šausmīgi šeit būtu tās, bet tā ir mana iela, kur man māja tagad. Var arī vienkārši parasti skatu ASV, kur noteikti var atrast miljoniem un kaut ko jautru Latvijā. Jā, bet viņiem jau nav kaut kā tā green cards noteikti. Viņi nevar pārāk, jo viņi tagad bija kaut kā man tieši rādījās, Trumps vinnēja, viņi tad, man viņš patīk, nahuj, tev aizsūtīja atpakaļ, tu Austrum Eiropiešu malku. Tāpēc, ja viņi iet cik daudz randiņiem tur Amerikā, lai dabūtu, tāpēc kā tas arī Igaunis, kurš tur visu laiku mēģina ar visām koļīties, lai dabūtu. Kā koļīties? Nu, ķipa ir kaut kāds ongoing joks, ka viņš visām vecinēm davai jau tu apreci man, es dabūšu green card no tevis, un man vajag pasi, lai es te paliku, lai man nesūtu atpakaļ, es gribu būt komiķis šeit. Brīnišķīgi, ka cilvēks, kam bāliņš pa galvu iedevis, tagad uzstājās, kad Joe Roganā un Kill Tony. Jā, tas izmēr, jā. Tas, kā tu stāstīji to, ka jūs rubījāt. Viņi lika, lai viņš iekožās, kā curb laciski, tā kā iet uz malu, lai viņš uzliek zobus uz iet uz malas, to kāju no augšas. Un viņam tagad, viņš kādā Joe Roganā tos, es nekad neesmu galvu dabūjusies, tu esi pa galvu dabūjusies. Īstenībā viņam ir bija viens joks, kur varēja redzēt, ka tas bija pa bāliņu, ka viņš tas joks bija kā atriebīja bāliņam, kur viņš teica, tur bija to double meaning varēja nolasīt, ka man liekas, ka tas bija īstenībā rakstīts, ka viņš gribēja atriepties. Jā, tā liekas. Jā. Bet īstenībā es ļoti pārsteigts to, kā tas mainījies. Reāli tās, kas pirms 10 gadiem bija, tas, kā viss pilnīgi citādāk. Es vienkārši to stāstu. Jūs gan esat precīzi tādu pašu. Šī laikam atnāca, es biju šī kavējuši, es kaujos pie Klondēļa. Ar vienu roku kaujās, ar otru raksta jums. Voice message tad var sanāk sūtīt. Es nāku, viņiem brālēni 2 BMW atmauca. Un ar nazi. Man bišķiņa aizkavēšos, man laikam būs 10 minūtes ilgāk. Vai jums nav kādam B plus 8 tips? Man vajadzēs. Man sadot višķi. Man jau ne, bet viņiem. Jums vajag uz viņiem pasties, kā viņi izskatās. Esmu sadots, bet Bet tagad es esmu miermīlīgs. Ēd čipšus, tais tiktoks tāds. Ko tad es sēžu mājās? Kaujos tikai svētku. Jaunajā gadā. Tu tagad sunim pieties 2 no Ukrainiem sākās sāks kauties. Tikai jaunā gadā. Aizies sāk raķetes šaut un sāc raustīties. Jā, tā ir. Bet ja jūs tagad, vismaz mēs par to 25. gadu sākām runāt, ko jūs gaidat vairāk no 25. gada? Olimpiskā spēle šogad nebūs. Tas būs stulbi gaidīt. Būs futbola čempionāts. Būs kondies, tas arī būtu stulbi gaidīt. Futbola čempionāts. Basketbola čempionāts Rīgā. Rīgā būs Eiropas basketbola čempionāts. Tad mums būs viena grupa, gan jau no 20. ne? Jā, būs grupa, bet arī fināli. Fināli būs bet arī fināli pie mums, jā. Paši fināli, pats fināla spēle? Man liekas, jā. Es esmu pat
Man tāds Tu vari ir. Bet es paskatīšos, vai es neesmu Es samelojis. zinu, vai ir vispār jāga dzīvot šo gadu. Es biju domājis, hibernēties kaut kāds lācis. Pagaidām izstāst baigi, tāds nekāds. Es vēlos Speedway pasaules čempionātu Liepājā. O, tas bija Kreipā. Daugavpilī gan jau. Daugavpilī. Es klausījos epizodes, gribu zināt, kā tev šķiet? Šāds plāpīgs. Tu viņam uzdod vienu jautājumu, un tad pēc minūtēm 18 tu vari uzdot nākamo. Jā, viņam ļoti tā plūda. Tāpēc 18 minūtēm jāpaspēj ielikt tajā mazajā pauzē, ka viņš sāk nogurt. Ka viņš ieelpoja. Viņš ielpodās. Un kā bija tad? Viņam bija tas, es neesmu skatījies Speedway vai biatlonu. Es neko nezinu. Tikai izmantoju NBA 2 komandas, neko nezinu. Bet, kā tev iet? Viņš vienkārši sāk nākoja pats. Tas būs easy. Fināls 14. septembrī. Arēnā Rīga. Jā, 14. septembrī jāieplāno. Kas Eiropas čempionāts. Kanādas premjeras atkāpās. Nopietni? Tur jā. What? Oh, fuck! Mums, diemžēl, būs jābeidz šī epizode, jo Dāvis šobrīd piedzīvo spazmas dažādas. Jā, ir sācis. Jā. Jo tas ir tieši, tas nozīmē, ka viņiem ir trakie konservatīvie diezgan ir lielā jaudā. Viņi varētu pārņemt valdību tieši pirms Trumps nāk, bet viņi beigās tā kā Kanāda pievienos ASV būs. Tā kā 52. štats un Grīnlanda arī pievienos. Tā jau būs vienkāršāk. Tad šis Trumps kļūs par Latvijā būs vieglāk iespēja dabūt medaļas, hokejā būs Hitler. Jā, kādu viņam hokeja izlas būs, ja viņas apvienās. Latvija uzreiz pat otro cīnīties. Krievija nepiedalās. Mēs ar Vāciju un Šveici pat trešo. Tev ir vairāk zvaigznes, tev paliek sliktāk. Ir kaut kāds, tas tā kā ir nauda. Tev vajag kaut kādu naudu. Un tad, kad tev sāk palikt vairāk naudu, tad labums lielāks nekāds dzīvē nav īpaši. Un ir kaut kāds tas treškols, kas tev jāsavāc, lai tev tā nauda dotu labumu. Un tad jau vairāk pēc tam ir vienalga. Un tāpatās tas zvaigznēm. Tev vajag dažus ritīgi labus spēlētājus no līmeni līdz kaut kam, bet pārējais pēc tam svarīgs tavs komandas sadarbības. Loma spēlētājs, kā šau man loma ir liekt zem šaibām. Jā, bet ja tev visi LeBron James, visi ir tā kā ASV basketbolu, tomēr tur katrs ir bišķiņi individuāls, katrs ir pieredzis spēlēt, kā nest savu komandu. Tagad viņam jāsāk spēlēt tā loma, kurā viņš ir trešais pēc kārtas, viņam grūti pārslēgties. Ja tev ir tāds, ja tev ir ritīgi labs trešais, ja tev ir ritīgi labs otrais un tev ir ritīgi labs pirmais, tu esi daudz labāk komanda. Un mums basketbolā tāda ir. Mums basketbolā tāda ir. Mums ir rītīgi labi pirmie, rītīgi labi otri. Porziņš nav pirmais, Porziņš ir trešais, bet mums ir arī labi pirmie, kas ir mazākās komandas spēlē. Tiem, kuri nesaprot, par ko mēs runājam, tās ir pozīcijas. Jā. Nē, es nezinu, šī gadījumā es nedomāju par pozīcijām, es domāju par to, ka tā kā hierarhijā komandā, kurš tu tā kā esi vislabākais spēlētājs. Jo tas tā kā... Saka, Porziņš ir trešais labākais basketbols, jā? Nē, savā komandā Porziņš ir drīzāk, tā kā, Celtikos viņš ir tā kā drīzāk trešais numurs. Tā kā savā prioritātē. Tur Teitums un Browns dalās pirmais, otrais, un Porziņš ir kāds, kas palīdz viņiem spēlēt labāk. Viņiem diezgan tuvi. Starp pirmo un pieco. Jā, viņi visi, tāpēc viņi ir top komanda. Ja viņiem ir tā kā viņam šogad nebija tik labi. Es skatījos pēdējo spēli, man bija jauks pārsteigums, ka Porziņš nesavainojās beidzot pirmajās 40 sekundēs. Viņš nospēlēja veselu spēli. Viņš zaudēja Thunder vai kam? Viņš zaudēja viņa pēdējā puslaikā, pēdējās divās sestdēļās iemet pabām kopā 27 punktus. Tā kā zemākais, kuros 40 gados vai kaut kas tāds. Viņi tā kā diezgan nav šokā. Bet dažreiz jau vajag arī tā, ka kaut kas... Viņi saka, ka viņi pagājuši vinēja titulu, viņi tagad bija šī čilo uz laukumu. Viņi pagājuši tāpēc, ka sezonu tu vari iečilot, un tad varbūt arī vajag sezonu iečilot. Jo playoff ir tomēr tas, kur viss sākās. Un ja tu sezonā sev notriec, tikai tāpēc, ka tev vajag to pirmo vietu, tev vismaz, ja tu spēcīgi komanda, tev nav slikti arī iet pa... Jā, tev pohuj. Un kā būtu 2., 3. vai 4. un tā kā bišķiņi atpūsties un playoffos ritīgi tā kā iekapā līdz maksimumam. Un tad tu esi atpūties, nepārmocījies un tev ir enerģija uz playoffiem. Es domāju, ka viņi sevi pierādījuši, un tāpēc viņiem tāds ir. Es viņus vēl savu pierādījuši. Mēs kā podcasts jau 9. gadu. 6. Jā, 9. gadu. Senāk 7. gads. 7. Par jau skolā var iet. Bet, tiekamies mēs Cēsīs. Cēsīs tiekamies jau šo sestdienu. Visi tie, kas ir nopirkuši biļetes, super. Un tie, kas netiek, mums beidzot biļetes, jūs nākt paklausīties Edgara Bāliņu dziedot citā. Tu būs kādā kostīmā vai? Es būšu ar īpašu kostīmu sagatavots. Īpašā kostīmā Bāliņš. Viņš jums nobildēs. Mūzikas nakts Cēsīs. Samiļos. Vētra kunga prātā grupa uzstāsies. Ne tikai būs ļoti daudz dažādas, kā katru reizi. Tur varēs nākt bez maksas, varēsim ietusēt. Tā kā droši, ja nedabūjam izdariet visu fonoklubu.
Jā, mūsu draugi no fonokluba būs priecīgi. Mūsu atbalstītājiem Čombi fonoklubs. Jā, mēs... Jā. Tā kā jā, un ja jūs gribat redzēt laivas, kā mums gāja Palādījumā, kas ir lielākais podkāstu pasākums Latvijā jebkad, lielākais podkāstu notikums latviešu valodā pasaulē. Jā. Tad mūsu Patreonā ir pieejams gandrīz 4 stundas baudāma izcila satura, ko klausīties. Bija labi ap 2 pasākumu. Bija labi pasākumi tiešām, jā. Labi, tiekamies. Paldies, tiekamies un čau!